cauri tajā mirklī, kad tu izdomāji nostāties handstandā, jo, tur viss YouTube aizgāja wild nuts? Man bija tāds, ka visticamāk, cik ilgi tur skatīties, uz cilvēku vienkārši tā dejo 7 minūtes, vai kaut kā action ielikt iekšā, lai cilvēki arī atdzīvojās, varbūt, pastāstīja video klipā. Es domāju to, ka noteikti es paķēru ar to cilvēku. Pirmā sajūta, ar kuru tu iznāc ārā pēc uzstāšanās? Miers un pateicības sajūta. Un zini vēl tas, kad es tikko iesildījos, varēju turpināt. Izejot ārā no telpas, kas ir tā viena lieta, ko tu paņem sev līdzi? Ka jāpopularizē uzņēmējdarbība, jo, kā es teicu, Latvijā, man liekas, kad ir vismazākais uzņēmēju skaits pret iedzīvotāju skaitu, un tas, ko jūs darat, ir super un jāturpina tādā, lai iedrošinātu jaunos vairāk nodarboties ar uzņēmējdarbību, jo būsim godīgi uzņēmēji tie, kas izvelk to spēli. Jā, tas tiešām, ko domā, ir pirms tam, vai tu spēsi iedot to, ko cilvēki gribēja dzirdēt. Un es jau tur ar vienu aciņu pastījos, kad bija laba rezonance un labas atsauksmes, un liekas, super. Tad mans darbs ir izdarīts, es iedodu tieši to, ko vajadzēja iedot. Gāja ļoti labi. Sajūtas, teikšu, kārtējā diena ofisā, jo kameras priekšā vadīt vienam pašam Viktorīnu, tas man nav nekas jauns. Un bija forši. Šķiet, ka viss izdevās un ceru, ka visiem patika. Pastāsti, kā tu jūties? Tikko bija komentārs, šis bija kā medusmaize apēst. Tātad šī ir arī mana medusmaize, un katra medusmaize dzīvo tur, kur tava sirds dzīvo. Tāpēc es no sirds patiesībā izbaudīju, un patiesībā nebija vispār nekāda uztraukuma. Nu, labi, bišķiņ, bet tas veselīgais. Man personīgi baigi interesanti, bet tā kā kamerā runāt, mums vairāk sanācis zāles priekšā, zin, kā tu var interaktot, paceļam rokas, vai tur pasmaidām, vai kaut ko tās tā kā runā, bet tu nesaproti, ir vai nav, tad ķipa tam zap vai vēl kaut kas tāds. Jā, crazy, tā kā sajūtas ir lielisks, ir tā kā es ceru, ka cilvēkiem arī patīk to, ko mēs pastāstījām, padalījāmies ar mazām lietiņām, nesanāca varbūt tik daudz, kā gribējās, bet tā jau laikam vienmēr, bet crazy, jā, super. Man liekas, pārāk daudz iekārstu šīs pasākumos, un es vienmēr kļūstu bišķiņ tāds, kad man liekas, man vajag bišķiņ nomierināties, jo man cilvēks saka, ka es pārāk amerikānisks, bet vienmēr, kad sāk runāt, es pats to jūtu, kad es tas iekārstu, un man vajag bišķiņ slow down, bet tā doma ir, ko es varētu nodot visiem, ir, ka vienkārši nebaidīties un darīt to, ko tu gribi, ja? Nedomāt par to, ko padomās citi. Es gribēju vēl, man patīk tieši tā sadaļa, kad cilvēki sāk uzdot jautājumus, jo man tā ir visvieglāk. Tad, kad man ir it kā jāstāst kaut kas, ko man liekas cilvēkiem vajadzētu zināt, tad es savā galvā nevaru izorientēties tajā visā bibliotēkā, kas man ir. Bet ja man ir jautājums, es uzreiz pie īstā plauktiņa un es varu atbildēt un padalīties pieredzē, jo tā viss ir tikai un vienīgi mana pieredze. Sajūta bija, ka kaut kas labs ir iedots. Tas, ko arī Oskars, man liekas, solīja, un tas, man liekas, ir krūti. Oskaram tas ļoti dabīgi nāk, viņš grib dot. Man liekas, ka jebkura panākuma atslēga ir tam, ka tu gribi dot. Un es šodien izstāstīju, man liekas, kā dot un kā dabūt sevi tajā stāvoklī, lai tu gribētu dot. Un ka nevajag visu laiku ņemt, jo tad to nebūs. Mīlestība. Man reāli tāda sajūta iekšā ir. Es tik pateicīgs esmu visiem, kas piedalījās, visiem runātājiem, visiem atbalstītājiem. Man pirmā sajūta ir mīlestība. Es ritīgi jūtos tā kā mīlēts, un es jūtu, ka es esmu visu samīļojis. Tā kā, tik forši sajūta. Tiešām.